piesaitītēm, un viņas tā kā pieregulējam atkarībā no darba dziļuma. Uzgriežam, cik mums vajag to skalu. Jā, Kristapam ir hidrauliski. Viņam ir hidrauliski, jā. Tā kā viņš specifiski to darba dziļumu visu laiku maina. Un tu laikam mazais racis Kristapam kaut kāds vēl lielāks. Racis tāds pats kā viņam. Tāds pats? Tas ir 770 diametrs. Tas ir pats lielākais. Jā. Īstenībā mēs arī iesakām, ja Arkam pat ir arī 5 korpusi, mēs iesakām labāk ņemt to lielo ratu, bet tad ir mazāka varbūtība, ka tas Arkls sāk speldēt pa lauku. Jā. Un ja būs slapjākā vietā, kur Kristaps teica, jau uz aizmuguri stumties, un ja ir slapjums, viņš mazāk viņš... Jā, tur jau tā lieta, jā. Nu jā, tad šis tā konkrētais Arkls, viņš ir 5+1. Ja mums paliek ar traktoram par smagu, tad mēs to pēdējiem korpusu varam noņemt nost. Un Arkam 5 korpusi. Kā tu vari šeit redzēt? Kristapam sanāk 7+1, viņš arī var vienā? Viņam ir 5+3. Viņam tu vari, 6+2, viņam tu vari noņemt otro korpusu nost un pēdējo korpusu nost. Arkam velkamajām. Rekord cena 3,4 900. Tā kā, jā,